Ar iPhone? Jā. Mēs tad uz iPhone pārēsim? Jā. Man maziņā pa kā GoPro izmanto action kameru. Tad man jauns telefons jānopērk, vai tas 16 Pro jānopērk tagad ir, jā? Tad saliksim divus kopā būs ītas taķi. 360, jā. 360, jā. Tad mums saka lielākā kamera. Bet 16 laba kamera? Nezinu. Nebija tā, ka 14 pēdējā labā kamera? Es nezinu. Es neesmu lietas kursā. Neesmu čekojis līdz tam pasaules. Labi, sāksim. Aiziet, jā, uz kuriem mēs dodamies šodien. Mums nebūs nekāds introductions? Introductions? Sveiki, man sauc Jānis Lumberts. Pagaid, tev ir tas krekls mugurā, kur... Krekls, ne, man tas ir, jā. Paga, zooms ir. Tā. Tipa čau visiem, jā? Tipa beidzās melnbaltais ekrāns? Nu, varbūt, es ne. Varbūt. Čau visiem. Jauna epizode. Ja es jau skaties, tad ir jauna epizode. Tātad izdomājām baigo feature. Atcerējos, kad labiem draugiem HGK ir svari. Un tad mēs izdomājām labu feature. Nosram, cik cūks var. Cik ir kilograms pēc zirgu. Kāpēc viņi tā skrien. Tad jā, mums radās ašā ideja, varētu nosvērt, cik svar cūka. Un nosvērsim pie vietu, tad arī cik svar golfs. Big motor izsvēršam? Varam arī man. Rakst komentārā. Mēs svērsim ar Bigimo. Tad jā, plāns tāds, ka mēs šodien atbraucam līdz HGK, izņemamies svars uz brīvdienām. Un sasvaram savus miskas, saprotam, cik viņas sver. Un būtu forši tagad tāds izējas punkts cūkai ir nomests svars normas robežās. Tātad izņem beņķi un paklājiņš. Savādāk svars nav mests. Durvi kartus? Viss ir virsū. Okay. Tātad cūkai pagaidām nekāds svars savādāk no mestas noskāt, tikai noņemt šīs dažas lietas. Pēc tehniskās pats cūks ar tonu 130 kilogrami, man liekas. Tad mēs tagad nosversim, cik viņi reāli svar ar dīzeli iekšā, ar turbīnu uzsprāgušu virsmu. Ieliksim uzsprāgušās detaļas blakus, lai adekvāts svars. Un tad izdomāsim tos nākotnes plāns, kā mēs varētu atvieglāt nākšu sezonu, varētu braukt uz 10-9 un neuzspridzināt turbīnas. Tā kā mums būs svara aizdots vairākām dienām, tad pie viena nosversim golfu. Man ļoti interesē, cik viņš sver, viņš pēc vases ir laikam 900 kaut kas kilogrami, bet es, kad svēru tolmetā, viņš svēra tonu 150. Bet tolmetā jau tur tā pieļauj. Nu, tāpēc es gribētu uz tādiem labiem svariem nosvērt, un es gribētu saprast viņam to izbalansu, jo man liekas, ka viņam ir kaut kādā veidā sabojājies izbalans, un sanāk tā, ka smagums ir vairāk uz aizmuguri, nevis uz priekšu. Un, jo viņam slikti saķeri ir uz, kurš puika, jā, viņš lūst. Kārpa kaut cik strādā pa mašīnu lūst, citas lietas lūst. Tad jā, svēršanas diena. Faitonu nesvērsim. Pilnīgi pieredzīgi. Salauzīsim uz svars. Papsīsim, cik ir maksimālais svars, kur viņiem ieteicam svērt. Ja pateiks 3 tonnas, tad varam nosvērt. Kaut kādu podcastu? Nezinu. Es nezinu, jā. Pafilmēsim tur kaut ko uz veids. Sneak peek, zini, ķipa tā Šefs nebūs vietas. Ķiharā iziet ar kameru cauri, ko viņi nopiet dar. Tur ir nopietnas lietas taisa. Nav nekāds zirgošanās. Tur neākstāši džeki. Neākstās, tur nopietnas lietas taisa. Jā. Paldies viņam vispār, ka piekrīt šitādām avantūrām. Kaut kādiem diltantiem iedot svars. Tas ir daudz īsti. Es nezinu, es dodu svars kādam. Man patīk, kā tu Harim zvanīji. Sveiks. Te tāds Jānis Lamberts zvana. Tas ļoti pieklājīgi. Es nezinu, kā Toms man stādīja priekšā. Melnais Janka, netīrelis. Tas, kad Fiksu mēģināja tev sačakarēt. Nezinu, kā viņš man... Jā, viņiem taču ir tas dīzeļiks. Jā, varbūt mēs varam kaut ko izdomāt ar viņiem sarunāt, lai dod mums viņus attaisīt. Kas viņiem ir? Harija, tu skaties šito, ja? MP7. Daudz prasa MP7 saturu. Kas pa problēma viņam ir? Tipiski, ka dīzeļvīlētāja problēma. Jā. Okay. Pirmkārt, nav gribēšana viņu vīlēt. Tā būtu galvenā problēma. Un nākošā galvenā problēma, laikam, ir kaut kas tur pietrūkst. Varbūt varēsim kādreiz uztaisīt tādu mazu viģiku sadarbības. Viņš pagriezam, tā kā Bembis brauc. Šido baržu vai te veļ pagriezienus? Principā nē, šo visu ceļu aizņem. Nu, ja tu jau nevari nomainīt jols, jo tu jau brauc pa visā. Labi, tad mēs... Tiekamies HGK vai atpakaļ? Tiekamies HGK? Tiekamies boksā. vai atpakaļ ceļā braucot no HGK? Jā, vai atpakaļ ceļā.
Jūs nepievilkt neko baigi? Es ar maziņo, Juri. Es jau tikai ar maziņo pievilku, Juri. Ko? Kā bija tās rubrika? Spilgtākie dīlētie dīzeļi Latvijā? Jā. Sākam jaunu rubriku. Turpinam rubriku spilgtākie dīlētie dīzeļi Latvijā. Spilgti nostāvēs cik gadus? 2. Un pirms tam? 22. Tas jau veidot. Tas neskaitās, jā. Šito liksim? Rādīsim, ka tur siltas. 2,5 Juris ir iltas. Viņš lēcās no Klaudijus un liek 2,5. Labi, Labākie motori. jā, 2 penki. Tā, bet īstenībā mēs esam šeit, kāpēc? Tad mēs esam buhtu garažā. Tagad svērsim cūku, uzzināsim, cik viņi sver. Un kamēr Jukums te ņemās ar savu... Es viņu pa B5 saukšu, nevis B4. Tuvāk B5, tomēr. Nosvērsim, cik svar B4, ja? Nosvērsim. Jā, parādīsim cilvēkam, kāda ir atšķirības ar B3 un B4. Jo tiem, kas grib sapņo par B3-nieku, bet nopērk B4-nieku. Lai viņi zina, ko viņi ir vairāk. Ko viņi zaudē, ko viņi ir vairāk nopirkuši. Bet nebūs jau godīgi. Kā nebūs godīgi? Viņam būs pusi lielāks tilpums iekšā. Bet viņam tur trūks detaļas tāpatās. Stili. Nu nē, nu provizoriski. Nu nebūs jau starpība 5 kg. Nē, nosvērsim abas divas. Mums tieši vajag. Kā reiz labi, ka tu teici Spēcīgs vīrietis. Kas par vīrieti? Ko tā Rims ieraksta komentārus? Smēš. Pa labi, zaļais. Tā, ko es esmu izdarījis? Sastais ātrumā, amatieri. Unboxings. Tātad te ir svari. Svari ir atzīmēti. Left front, left right. Ko? Right front. Right front. Left front. Left rear. Rear. Neko liekam pēc schēmas. Tad arī balansu reiz varēsim saprast, kur mums ir smagums vairāk uz kuru. Es jau sapratu, ka viss būs uz priekšu. Pāga, mēs varam uztaisīt eksperimentu? Kādu? Nosvērt pie reizes tevi ar visu driveru. Jā, mēs uztaisīsim eksperimentu. Jā, es nezinu, kad viņas slēgt vienīgi iekšā. Es sāku, viņas laikam salikšu. Saliksim reiz uz mašīnas. Labi, kad bija uzlīmēts. Kur mašīna ir jāatrodās tam visam? Savādāk jau pēc burtiņiem nevar saprast. Jā, jā. Kuri? Šitien priekšā. Aizjūt. Tu ieslēdz jau? Ja es domāju, ka ieslēdz to galveno staciju. Un es ieslēgšu tad pa vienam šitos. Jā. Nospied to on. Ir? Jā. Kaut ko atrod? Tikai to, ka baterija low bija. Vispār nepārsteidz. Viens nav. 2 nav. Ir? Ir. Left front aizies pie to, neko viss kārtībā. Tātad, kā mēs redzam, 0 lītis ir smuki. Paņemam uzspiežam, parādās kilogrami. Nu, laižam lejā. Maģiskais brīdis, cik sver cūka. Ķepsi nost. Wow! Viņa nemaz nav viegla. Mums vēl jāpagaida nedaudz ir. Tas svars nomainīsies. Viņa galīgi nav viegla. Tāpēc viņa neiet. Cik tu teici? Pasē? 130 pasē ir ar šoferi. Es iekāpšu, uzkāpšu. 1130, tu gribēji teikt, ja? Jā, 1000. Nu, tonu 130. Es tev pateikšu precīzi, cik ir pasē ar 1,8 benzīnu un visu pilnu salonu. Tonu 140 ir pases svars. Wow!
Bagažniekā nav kāds līķis iebast? Nav kastra mantām? Nu, ne jau kas 100 kg. Ir kastra mantām, okei. Okay. Okei. Pag, bet vienu jāatstāj. Vienu jau Tas jau ir jāatstāj. reizmonts. Jā. Un ugunsdzēšana. Tas baigi neko nemainīs, kas tu saproti, ja? Nu, Wow, viņa ir smaga. Kurš teica, viņas var 900 kg? Tā, davai es iesēdīšos iekšā, paskaties, tikai ar mani svars. tā mēs nofotografēsim ar telefonu, un mēs atceramies. $1269. 1269 ar mani, ja? Jā, un tu izkāp ārā, tad ir... Wow, daudz. 1193. Jā. Daudz. Bet reāli, pasties, 61% uz priekšu. Jā, un šoferi puses smagāki. Pa 50 kg gandrīz. Kāpēc aizmugurē ir 10 kg uz to pusi vairāk, ja tur ir balons, otrā pusē bāka stāv? Tur ķipa tā kā... Bet bāka varbūt tukša. Es jau nezinu. Balons tāpat vairāks var. Un tā starpība 10 kg. Nē. Bez stāvā? Jā, bez grīdiņas un bez beņķa. Nē, nu pakaļies beņķis ir iekšā. Kā? Kā viņu būtu tik smagi? Liekam uz svariem B4. Paga, pusi. Tas ir 1,7. Nopietni. Pusasis. Paga, pieliksim plānu C, cik svar cūka ar plānu C priekšā. Atceries, ka pilni plējātnieks var teikt. Jā. Mēs varam vēl vienreiz apskatīt, kas ir kas. Tā ir šitā. Vā. Nav tik traki. 1214. Jā, šitā, jā. Nav tik traki. Jā. Bet viņa ir smaga. Uzādusies Viņa ir uzrādusies tā cūka. Labi dzīvo, laikam. benzīnieka kārba, šitā ir kas? Tā ir smagāk, jā. Te viss skaidrs, tas izskatās, kad ir upgradeots viss. Vai nav, kamēr esam mums pacēlē pafilmēt no apakšas, lai cilvēks zina, kā izstās no apakšas? Jā, mums tagad tāda normāla kamera, mēs varam pafilmēt. Nu, pacelt. Pie viena pacelsim augšā, pafilmēsim to. Jā, met nost svars. Mums jāatgriežas pie tā paša plāna, kas bija polikarbonāta stikli. Durvju apšūvi nost. Nu, reāli, nav jau variantu. Mēs varētu īstenībā, ja mēs nometam 200 kg, viņš jau ies vēl. Mēs brauksim 10-9 ar esošo nostu, mums nevajag pat lielāku turbīnu. Ļoti smaga mašīna. Damn, es šokās. Labi, davai uzceļam augšā. Es gaidīju citu skaitu. Nu labi, bet jā. Bet rēķini smagāks motors, ir intercoolers milzīgs. Ir kārba divreiz smagāka nekā 5 standarta, ne, Juri? Jā. Nu, tas jau viss sver. Puses ir asnāks priekšā, bremzes lielāks priekšā nekā stokam. Tas viss jau kaut ko sver tomēr dienas beigās. Jā. Rukas no apakšas. Tiem, kam interesē, tiem, kam neiesies kipo. Kas mums te? Par detaļām izstāstīs? Jā, pastāst. Te ir milzīgs eļas kulers, lai Janko ar ziemā gāzt kā nenormālais. Bez apstājas, ja? Jo kā mēs zinām, šis ir ziemas auto, ko gāzt pa trasēm, nevis dragreis, winterbīteri. Ir ziemas Projām drag radiāls MS. Tad, kas mums ir tālāk, motors visi zina, mēs tur taisījām viģiku, pa kārbu mums nav nekāda viģika. Tad kārbi no B7, ne, šeit no B625 dīzeļi, bet pēdējie gadi. Viņi visi alumīnija korpusā, bet tas nenozīmē, ka viņi ir vieglāk, viņi ir smagāk, bet viņi labāk slēdzās. Pusrāmis kā jauns, tiem, kam ir B3, tie tagad polībukses, plauktiem nav, plauktiem liksim tagad šogad polībukses. Bremzes ir oriģinālās G60, tad ir degvielas trubas, kas ir bišķi pa mazu priekš mana projekta, 8 un 10. Kārdāns ir stoks saīsināts, ja nemaldos. Jā, šis ir īsinātais, nekur metināts ir. Aizmugurējā piekara mums viss ir jauna. Viss ir polī, ir jauns pusrāmis. Jā, jauns vīri, jauna bremži.
kur ir atkal sapūši. Kaut kā tā interesants defekts nesen radies. Dievs, kur? Bet kaut kā tā, parosējis viņi mums no apakšas, protams, ir, vai ne, Kristap? Nav jau gluži kā B6. Bet tehniski es domāju, ka viņi ir ļoti... Nē, viņa salīdzinājumā ar B6 viņš teica stīgi vispār. Bet tu pasties to jauno pusrādu. Elegants. Kaut kāds tāds īstais mums apzors. Elegants. Pagaidīsim, ka Jūris izdīs savu 80 ārā, tad nosversim viņa 80, un tad iedzīsim golfu tur, jo golfu šeit nevar izdīt pārāk augstu šitā mala te ir. Man ķerās viņš. Nosversim golfu, un tad mēs varēsim saprast, kāpēc golfu brauc 6-3, 100-200 spolējot, un kāpēc cūka brauc 7-3, laikam, sekundi ilgi lēnāk. Es domāju, ka svars būs pie vainas, jo golfis svēra tolmet, es jau teicu, tolmetā bija 1 tonna 150. 150. Tur vēl tolmetā taču ir kļūda gaņām kaut kādā. Tur jau viņi nav precīzi, jā, tas tāds provizorisks, jā, tīri aprakstnē. Aptuvenais. Jā. Baigi forši, labi. Ceļam. Bāc, es tikko pateicu, ka Jurim Beškas svērs 450 kg vairāk par cūku. Es sāku apšaubīt šo teoriju. Tev vajadzēs uzlabot rezultātu, kā mēs esam bagātnieki. Nē. Tā neteikt. Tāpēc, ka es teicu to tā kā viņi te stāv. Vēl puses pieliksim klāt. Tāda malkinās. Neko neredz tādu. Tev, Krista, būs tā pus jāsās, lai kāp virsū svariem tieši pa vidu. Es jau redzu, ka šits nekāp tieši pa vidu. Es zinu, bet pādīsim viņš domāk, lai vieglāk saprast. Pasaka, viņš tuč ir, gandrīz pieskāries pirms, jā? Es apstāšos. Ručniks tev ir, Juri? Gaņģī var ielikt? Sajūgs ir virsū? Kārbi ir virsū, jā? Vēl bišķi. Puses jau nav. Paga, Ručnika nav vispār, jā? Tev kur viņš ripos? Bļā, viņš var aizapot. Mēs ar tev neslikām? Labi. Saliec. Bet tad vajag ritīgi pa centriem. Tadam. Oi. Svarus nesalauz Audi. Vau. Paga, vēl nav atlaists. Kas 2 months? Nē. Вот это поворот. Nav nemaz tik traki. Labi, viņam nav visu purnu virsū. Tiešām gribu turpināt šo diskusiju par furnu. Paga, mēs vēl neesam noladuši tajā. Tas, ko es teicu. Tas, ka... Ir idēlīši. Paņem pastumiņu uz aizmuguri tā kā. Es pādīšu uz leju, pastumiņu uz aizmuguri. Vari? Vēl bišķiņi? Labi. Tūkst. Tā, viss pavisam? Plus Jūras 88 kg. Tas var tieši. 250 kg, jā? Ne, 200 kg starpība. 190 bija man, jā? Pateikšu tev. Ar smagāku motoru. Tonna 269. Ar mani virsū, jā? Jā. Man atcerēs bagātniekā, kas jau ir. Tev, Juri, tev pat nav ceškas beņķis priekšējais, jā? Tu tad neflekso. Juri, te tikai trūkstošās detaļas no tās mašīnas. Neko citas te neredz. Kardāns, kas nav virsū. Vakumsūgnis, kas nav virsū. Labi, riepas liekas. Radiators, kur ir? Antifrīz, kur motorā? Eļļa, kur motorā? Ai. Izpūtais visā garumā. Man pie 100 stāvēja appaips iekšā mašīnā.
Nu, īstenībā nav tik traki. Nav tik liela starpība, jā. Nav tik liela. Tas ir pārējais. Nu, bet tāpat iekāpt iekšā tonu 530. Jā, bet nav jau 400 kg starpība. Nu, nepilni 300. Tāpat daudz. Labi, Juri, pabeigts. Mēs vēlreiz filmēsim. Mēs paņemsim vēlreiz svarus. Pēc 15 gadiem. Tad, kad platīnā 4 svērsim. Tas ir salīdz. Jā, tikai es būšu 15 gadus vēl braucis ar to mašīnu. Viņi būs tikai 15 gadus skrūvējuši to mašīnu. Bet, nu labi, forši. Vismaz zinām kaut kādus datus. Nav uz tolmeti jābrauc. Ka krabas nesalīdz šitie arī tam neuzlagurs. Big Bahu golfs ir iekšā. Tātad, nu šā būs tāda īsa epizodīte. Mēs nezinām, ko apvienot vēl šādus darbības, kā pasvērt kaut kādus transporta līdzekļus un saprast, kas kaut kā tāds. Laižam lejā, nu ko tas var tas golfiņš? Principā leģenda. Šajā visā leģenda. Tā mums ir disconnects phone. Left front battery wall. Battery replace soon. Tūlīt tas parādīsies. Mums vienu riteni neredz. Neredz vienu riteni. Pienesam tuvāk. Re, kur ir. Tā, kas neizslēdz, vai ne? Tā no mums ir tonna 91. Tonna 91 kilograms, bez manis. Tas arī tie tonna 150, ko es viņam nosvēru. Cik viņam Tad jau īstenībā nav pagatot sevi iekšā svēru, vai ne? Tāks. Bet es ar nomastu svaru toreiz mērīju 63. Es domāju, ka bija 990 kg viņam varētu būt, ka bija, tā, kad mēs mērījām. Nebija spoguļas, lotiņas, visas salons, bagažnieks, subis ārā bija. Bet reālās riepas bija. Nu labi, paņemsim šito, kā izējas punktu, paņemsim tonu 90, ka būtu ar mani. 1,090. Tāks, un tur es nokautu turbu, tātad 500 zirgi. Dalīts ar 1,090. Jā, 45. 0,45 zirgi uz tonu. Un cūkai bija cik? 0,37. 0,37. Tas izskatās, ka golfs ir pa sekundi ātrāks, 100-200. Cik ir? Tonu 90. Tas ir viss. Nu jā, un kilu viņš jau bija vispār. Zem tonnas sanāk. Nu, kaut kas tāds ar mani varbūt tonu. Liela starpība. It is what it is. Bet aerodinamikas atceries vēl. Ko? Pie tā ātruma? Tā nestrādā. Labi, pa lielam visu mums ir skaidrs. Golfu mēs neaiztiksim, golfu mēs negriezīsim. Cik golfam priekšsvar? Cik ir balans? Jābūt sūdīgam balans. Nē, 63, 36. Un kāpēc cik sūdīgi starti? Baterija ļauj. Reāli viņam balans labs ir 63% uz priekšu. Nav pareizās rips. Pat, ka uzliks to DSG, cik viņš svērs priekšā. Vēl smagāk. Viņam būs 70 uz priekšu. Jau 500 tagad ir, ja? Jā, pat vieglākā. Reiz 3 reāls svars. Svars. Cik tās var kaut kā 30 kg? 500? Man liekas, jā, kāds ricārs var būt. Nu jā, DSG bija 80. Gandrīz sotoks kaut būs. Nē. 50 kg klāt tikai uz kārbu. Jā. Tikai uz kārbu. Tikai uz kārbu. Un tas ir pār asī tieši. Jā. Principā mēs uzlabosim. Mums viņš ir labāk brauks. Es gribētu, lai viņš kaut 4-2 brauc 0-100 ar DSG. Un nav lielas ambīcijas. It kā ir. Nu nav liela, nu beidz. Es liekas, arī viņš nepīkst. Viņai atslēdē, viņš izslēdzās. Es teiktu, ka ir. Man liekas, ka nav lielas ambīcijas. Rakst komentāri, ir lielas ambīcijas, vai ne? Gols 4-2. 0-100. Ar tādu izbalansu vajadzētu būt. Ko riepā. Labi. 4-9. Tas tāds smiziņā laikam nebūs. Nu, pa lielam mēs esam šo izbeigt epizodu. Mums vēl tā šāda tā darbiņa jāpadara. Kamēr svara pie mums ir. Jā, jāizbrauc pārējais. Jāizbrauc paēst, jānosvarās pēc ēšanas. Kompresors jānosvar. Vai ne, Kristap? Lai zinām, pa cik mums vajag muguras, lai uzcelt kompresoru augšā uz otro stāvu. Doks skatās mums video. Kas ir? Doks skatās mums video. Jā, Doks, es aizsūtīšu. Viņš paskatās. Mēs tas varamies ar savām beigtajām mugurām. Jā, cik man tā mašīna smagā.
Pa lielam, jā. Es īstenībā visu dienu saviecies tagad, ja es iztaisnoju šidā, tad es kadrs ir šāds, bet es visu dienu šidā tagad. Sapītis. Bišķiņi sāpīti. Pa lielam produktīvu dienu, īsa epizode. Mums ir izējas punkti, principā. Jā, Gan jau būs ar ko strādāt. sezona tāpat jau, principā, ir galā. Sāksies kaut kāds ziemas gongs vai tad cūkai skatīsiet, tad jau nākošajā epizodē mēģināsim to kaut kā lēni garu safilmēt, uztaisīt. Metīsim. Nu, vispār skatītājiem pateikt, kas mums turpinājumi sakos. Mums vajag Begemotam pabeigt jaudas upgrade, ir iesākts, palicis ir uztaisīt izpūtēji. Būs jums epizode visiem, ko noskatīties. Pa vidam taisot jaudas upgrade, es nokāvu motoru Begemotam. Būs jums vēl viena epizode. Kā mēs mainīsim motoru Begemotam. Tev vajag to komentāru. Kur? Paldies šīm epizodēm, jā. Jā, Tev vajag to komentāru. Paldies epizodēm, kas taisa jaunas epizodes. Tad mums tāds tukšais periods, vienkārši bija domājumi pasvērsim, kamēr mums ir iespēja dabūt svars pasvērām vienkārši mašīnas. Begemots svērt pilnīgi bezjēdzīgi. Tas ir B6. Jā, viņš ir labs, viņš jau saknē ir labs, viņam nav jēga pat svērt. Viņš pat to apzinās, ka B6 ir labāks. Es domāju, ka tur tas svars varētu pārsteigt ne uz to pozitīvu pusi. Nē, nu viņš arī nepārsteigs, tas ir skaidrs, ka viņš ir tonu 700. Bet kas par puses ir? Kā viņas tur, kā var launčot? Neviens B5 tā nevar launčot, kā var B6 launčot. Es varu iemontēt, ka tā sūde vaļās pa mutērā tagad. Jā. Labi, par to arī veiksim šo smektalku B5, B6 un B4. Ja? Jau viss, īsa epizode, čau visiem. Like un subscribe. Jā. Ķīlēm dīzeļs. Ķīlē dīzeļs. Ejam jaukt ārā to mazliet.